Mēs atkal esam Rīgas brāļu kapos, un jums dziedāja sieviešu koris Ausma un diriģents Jānis Zirnis. Bet ir divas organizācijas – Rīgas pieminekļu aģentūra un Rīgas brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonds, kuri vislabāk zina par situāciju šeit Rīgas brāļu kapos. Un tāpēc mūsu šī vakara sarunas vēlētos iesākt tieši ar Rīgas brāļu kapu un vēsturiskā mantojuma fonda valdes priekšsēdētāju Mirdzu Stirnu. Labvakar! Labvakar! Ko jums emocionāli nozīmē darbs Rīgas brāļu kapos un atjaunošana, vai tas uzliek kaut kādu vēl papildus pienākumu? Nu, pirmkārt, tas jau ir ļoti liels gods. Tā ir ļoti liela atbildība pret katru, kas šeit ir guldīts šeit. Mūsu strelnieki, mūsu jaunie karavīri Latvijas armijas, jā. Tā ir atbildība pret visiem ziedotājiem, pret restauratoriem, pret visu, kas notiek, jā. Bet tai pašā laikā ir ļoti milzīgs prieks, ka tu redzi, ka jaunie nāk uz brāļu kapiem, tā kā tas ir šodien. Milzīgs prieks, ka mēs pabeidzām 2 gadu laikā šo centrālo sienu. Jo saprotiet, ka tas ir izdarīts pa nedaudz, ne tik lieliem līdzekļiem, kā es dzirdu Rīgā kādas summas tur vīzijā. Visus darbus mēs esam padarījuši pa 2 gadiem, pa 99 770 latiem. Tie daļēji ir ziedojumi, un daļēji tās ir tie līdzfinansējumi, teiksim, ģerboņu restaurācijā un apkopē, ja? Tās ir tādas lietas. Un tad, kad es redzu tos jauniešus šodien, mazi bērni nāk uz brāļu kapiem un saka, jā, bet te viss ir miruši, man ir skumji. Saprotiet, un tas bērns vēl nesaprot, ka ir prieks par to, ka mēs dzīvojam neatkarīgā valstī, ka mēs nesaprotam to, ko šie jaunie puiši ir izdarījuši Latvijai. Jākops Valdemārs Tima, Jānis Gavenes, Andrejs Stūris, kas 1915. gadā, 15. oktobrī šeit Ķēzara meža vidū ir apglabāti un paliek tikai 3 balti krusti un izvada viņus visa Latvija. Jo visiem tās ir šausmas, turpat ir vācieši, bet mums puiši aizgājuši bojā. Un viņi vēl nebija paspējuši nodot strelnieku zvērestu. Un te es skatos, kā mēs atdodam to godu. Šodien pilns ar jauniešiem. Un tā jau ir godot atdošana tiem, kas šeit ir krituši, kas ir pa Latviju gājuši, ja, un kas šeit ir apglabāti. Jūs pieminējāt naudas summu par 2 gadiem, kas ir saziedota. Tieši šajā brīdī ar jūsu palīdzību esam sasnieguši ciparu 8300 latu. Bet kur tad ir izlietoti šie līdzekļi? Kā mēs šeit atnākot varam redzēt, jā, šis te ir atjaunots? Jā. Nu, mums 2 gadus gāja telnieciskā grupa Māte Latvijā kritušiem dēliem, jā. Visa šī milzīgā siena, vēl daļai aizmuguri mēs jau esam paspējuši izveiktot apkopu un restaurāciju, ja? Un tieši šie 60 ģerboņi, ka mēs kreisā pusē ģerboņiem strādājām, tad tikai 5 ģerboņi bija bojāti, bet kā pieķeramies šeit labā pusē, kur vairāk saules spīd un vairāk ir vēji, no 30 ģerboņiem 29 bija sašķēlušies, valgas ģerboņas vispār bija pa daļām, nu, teiksim, sameties, ja? Pirmkārt jau kodoli mums bija jānostiprina, un mūsu parāds jau beidzot beigās bija 7730 latu, ko es domāju, ka Dievs, kā es to atdošu. Bet paldies Dievam, ir ļoti priecīga ziņa. Saeims ir apstiprinājis ministra kabineta prasību, lai mums piešķir šo te naudu, lai es tiek no tiem parādiem beidzot vaļā un varētu naktī mierīgi gulēt. Paldies, Stirnas kundze, bet mēs visi kopā ieskatīsimies 21. oktobra notikumos šajā gadā, kad visi varēja vērot atjaunojumu atklāšanu. Jā. Pateicoties tautas ziedojumiem un Latvijas pašvaldību līdzfinansējumam, ir pabeigti restaurācijas darbi Rīgas brāļu kapu noslēdzošās sienas pilsētu ģerboņu galerijā un tēlnieciskajā grupā Māte Latvija ar kritušajiem dēliem. Materiāli izmantot ir labi, profesionāli, arī dārgi materiāli. Tā kā, gribētos jau cerēt, ka viņi stāvēs ilgi. Šī regulārā darbība ir ārkārtīgi svarīga, ja? Tātad šīs virsmu tīrības pakāpes, ja, tad visu šo mezglu apsakošanu, visu, un jūs jau redziet, ka tas nav uz zemes, ja, tas jau ir tas sarežģītākais. Tikt klāt tam visam, ja, lai to visu apsakotu, sastatnes, un tie dzelži maksā milzonīgo naudu. Restaurācija ilga 2 gadus. Projekta kopējās izmaksas 57 127 lati. Summa saziedota 2 Latvijas televīzijas un Rīgas brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonda organizētās labdarības akcijās, bet savu pilsētu ģerboņu restaurāciju atbalstīja Latvijas pašvaldības. Prieks un gods pateikties un sveikt tos visus, it sevišķi privātpersonas, kas ir ieguldījuši savus līdzekļus, lai viss šeit
kas ir jau gandrīz gadsimta garumā veidots, tiktu saglabāts un attīstīts. Paldies viņiem! Paldies pašvaldībām! Katra kā Latvijas daļa šeit savus ģērboņus jūs variet redzēt, un tā ir mūsu kopīgā saistība Latvijas vienotībai. Pilsētu ģērboņu galerija izveidota no 1930. līdz 36. gadam. Atsaucoties Lāčplēša kara ordeņa kavaliera un kara ministra ģenerāļa Jāņa Baloža aicinājumam, arī toreiz ģērboņi tika izgatavoti un uzstādīti par pašvaldību līdzekļiem, tā simbolizējot Latvijas vienotību un nedalāmību. Mēs atrodamies vietā, kas ir Latvijas ticības zīme, ticības simbols. Vietā, kas vairāk, jeb gandrīz 100 gadus atpakaļ tika iezīmēta kā Latvijas mūžīgā piemiņa. Es pat gribētu teikt, kā Latvijas mūžīgā dzīvība. Uzsākot šīs svētvietas restaurāciju, atklājās, ka gandrīz visi ģērboņi, izņemot Rīgas, ir smagi bojāti. Vai restaurācijas laikā ir arī pārsteigumi? Protams, nepatīkami daudz. Vienmēr praktiski ir pārsteigumi. Vienmēr tu kaut ko attīri, kaut ko demontē un ieraugi kaut ko tādu, kas nekad nav gaidīts, un ar to mēs neesam rēķinājušies. Un līdz ar to arī vairāk līdzekļu tiek patērēti. Diemžēl laikapstākļi nepielāgojas mums, bet mums jāpielāgojas laikapstākļiem. Un tad dažreiz piekdienā ir lietus, tad mēs nākam sestdienā, piemēram, kad ir saulains laiks. Es esmu viens no tiem cilvēkiem, kas uzskata, ka ir jānodarbojās profesionāliem cilvēkiem konkrētās jomās. Ja? Attiecīgi šie jaunieši ir visi mācījušies specializēti restaurāciju. Viņi tam visam ir izgājuši cauri, un viņiem ir šī filozofiskā bāze, kas ir ļoti svarīga. Bet visam apakšā ir tas gods to darīt visu. Smagākos darbus jau puiši, protams, uzņemās uz sevi. Un man ir vairāk tādi precīzie, tādi pieveidojumi, retušas, tādas lietas. Jā, man šeit patīk strādāt. Kas ir tie darbi, kas ir iecerēti Rīgas brāļu kapos nākamajā gadā? Tātad fonds ir apņēmies finansēt visu šo gala sienu, kas ir noslēdzošo. Tātad mēs esam tikuši galā jau ar centrālo daļu, ar nelielām astītēm. Un tātad nākamo gadu tātad labā puse, kas ir heraldiskie tēli, divi no tās tālākās puses skatoties Latgale un Vidzeme. Un arī visi bareļiefu rinda, kas ir augšā, ja, tad cilmes bareļiefu, kas ir ļoti sliktā stāvoklī. Tur būs ļoti daudz darba, tāds skrupulos un ļoti piņķerīgs darbs. Un arī sienas konstrukcija ir jānostiprina, tāpat tās visi nosegumi. Pēdējais brīdis, kad vajadzētu tam visam ķerties klāt. Restaurācijas darbi turpināsies, pateicoties arī vairākiem privātziedotājiem. Piemēram, savu un savas mirušās kundzes gribu ziedot 1000 latus gadā Rīgas brāļu kapu atjaunošanai jau 2 gadus izpilda Mārtiņš Antons. Kā jums patīk pasākums? Cilvēku Rīgas brāļu kapos kļūst arvien vairāk, un arī aicināšu katru no jums, ja nu neapmeklējat Svecīšu sienu, vai nu arī esat vēl tur, tad droši atbrauciet arī uz Rīgas brāļu kapiem, jo šovakar šeit ir īpaša atmosfēra un būs vēl līdz pat 10:30. Bet jāsaka, ka Rīgas brāļu kapu jau veidošanas procesā tika ielikta doma, ka to jāveido kopā visiem Latvijas novadiem. Un tāpēc šobrīd man blakus ir Andris Jaunslēnis, Latvijas pašvaldību savienības priekšsēdis, un tāpēc gribu jums vaicāt par to, kā tad šodien notiek šī sadarbība starp Latvijas pašvaldībām, starp Latvijas novadiem tieši Rīgas brāļu kapu sakarā. Es domāju, tā kā tā ideja toreiz bija, un ģerboņi šeit ir izvietot no visiem pilsētām, tā laikā novadi nebija, novadi bija lielāki, tā ir otrā kārta, tad es esmu ļoti pateicīgs Latvijas pašvaldībām, kuras atbalstīja un palīdzēja atjaunot šos ģerboņus, un 2 kārtās pilsētu ģerboņi ir atjaunoti, mums palicis ir novadi ģerboņi, kas jau aptver lielāku teritoriju, Kurzeme, Zemgala, mūsu vēsturiskie novadi Latgale un Vidzeme.
Un es domāju, teiksim, tas norāda par to patriotismu tomēr arī pašvaldībās un izpratni par to, cik svarīgi ir šī vieta mūsu valstī, jo mums vienmēr jāatceras un jāgodā šie cilvēki, jo pateicoties viņiem mēs šodien varbūt varam dzīvot brīvā valstī. Ja viņi nebūtu savā laikā atdevuši dzīvi,